4. stāsts. Skaistulis cirkā. Kopš Skaistulis tik nepieklājīgi izturējās pret krustmāmiņu Annu, bija pagājis ilgs laiks. Vairāk papagājus neko nebija iemācījies. Tikai tu vienīgo muļķīgo vārdu, un tu pašu vienmēr pateici tad, kad vismazāk vajadzēja. Vispār šis vārds man sagādāja daudz nepatikšanu. Vairāki bija tādās domās, ka es to papagailim esmu iemācījis tikai tādēļ, lai tas aizskartu citus cilvēkus. Bet tā taču nemaz nebija. Tādi Skaistulis bija kļuvis itin rāms. Viņš lidinājās pa istabu, sēdās man uz pleca, raustīja aiz auss, labprāt apmetās man pat uz galvas. Pusdienās nāca pie galda un knābāja man uz šķīvi. Tikko divreiz iesvilpos, Skaistulis nekavējoties steidzās pie manis. Putns zināja, ka tādās reizēs man ir tam pataupīts kāds gardums. Kādā dienā mūsu pilsētā ieradās cirks. Es, protams, uz turieni aizgāju. Man viss ļoti patika. Sevišķi interesējos par dzīvnieku priekšnesumiem. Cirkam bija zilonis, kurš varēja nostāvēt uz priekškājām, pāris lauvas, kuras lēca caur stīpām, roņi, kuri žonglēja ar bumbiņām un daudz zirgu. Mājās man ienāca prātā, ka netiku redzējis nevienu numuru ar papagaļiem. Iedomājos, ka būtu ļoti jauki, ja es aizietu ar Skaistuli un viņiem parādītu, kā tas klausās svilpienu un pēc pavēles plešais auss. Varbūt pat skaļi runā mikrofonā. Turklāt, ja viņi man atteiktu, kā iemācīt papagailim vēl citus trikus, varbūt es ar to pat cirkā varētu uzstāties. Ja ne tieši cirkā, tad kādā atrakciju spēlē vai vecāku sarīkojumā. Tā es pie sevis gudroju un apņēmos kādreiz ar Skaistuli aiziet uz cirku. Tāda izdevība man radās jau nākamajā dienā. Māmiņa pusdienas laikā nebija mājās. Viņai noteikti būtu bijuši iebildumi pret tādu staigāšanu ar Skaistuli pa ielām. Paņēmu kartonu apaukārbu, iekaisīju tajā mazliet barības, aptinu ar dvieli un devos uz cirku. Cirkā viss bija slēgts. Skrēju tam apkārt, līdz no kaut kurienes atskanēja balsis. Tās izdzirdis, vienkārši pārlēcu pāri sētai un garām ratiem devos uz lielo telti. Nebiju paspēris ne dažus soļus, kad pēkšņi tiku satvērtais apaklis. Laidiet mani vaļā! Iekliedzos un apgriezos. Bet ko es ieraudzīju? Tas taču nemaz nebija cilvēks. Man aiz muguras stāvēja zilonis. Un savu garo snuķi izstiepis vilka man to pār seju un pūta virsū elpu. Palīgā! Iekliedzos, palaidu vaļā kārbu un ar Skaistuli metos bēgt. Vienā rāvienā apsviedos, te ap vienu stūri, te ap otru un saskrējos krūtīs ar kādu tuklu melnbārdainu vīrieti. Atcerējos no izrādes, ka tas bija cirka direktors. O, jā, kāpēc tik strauji? Es! Zilonis! Saķēra ar snuķi! Bet direktors tikai smējās un jautāja, Vai Emīrs tevi nobiedēja? Viņš taču nevienam nekā jauna nedara. Viņš tikai gribēja izlūgties no tevis kādu gardumu. Mani pārņēma jaunas izbailes. Ja nu zilonis par gardumu uzskata un aprīk ārbu ar Skaistuli. direktors atkal iesmējās, noglaudīja savu bārdu un sacīja, Nu apmierinies taču, jauki, ka esi atnācis. Tad ejam tūlīt uz manēžu vingrināties. No vienām izbailēm otrās.
Kāda direktors uzzinājis manus nodomus? Pēcāk atģidos, ka cirkā bija uzstājies arī kāds burvju mākslinieks. Varbūt tas uzminējis manas domas. Direktors sauca August, nāc ārā! no kādiem ratiem izkāpa jauns vīrietis, kurš man laipni padeva labdienu un izskatījās ļoti nopietns. Tas ir Augusts, klauns. Es viņu vairs nemaz nepazinu. Direktors sacīja Augustam. Bet tas ir mūsu jaunais darba biedrs. Es neko neatbildēju un apņēmos arī turpmāk neko nesacīt. Gribēju vispirms noskatīties, kas te notiks. Jāatzīstas, ka šajā brīdī Kārbu ar Skaistuli biju pavisam aizmirsis. Viss norisa pārāk uztraucoši. Iegājām manēžā. Šeit bija nemājīgi un mazliet odu pēc dzīvniekiem. Manēžā trenējās daži žonglieri. Kolēģi, izejiet laukā. Mums jāpārbauda, kā zēns sagatavojies izrādei. Vai tu tāpat mēģināsi? Bez kostīma? Varbūt es varu tāpat, ja jums nav iebildumu. Tikai nenoķēpa apģērbu. Tad sāksim mēģinājumu. Veikli, ievediet poniju. Direktors bija ļoti kustīgs un nelaida nevienu pie vārda. Visam vajadzēja norisināties ļoti ātri. Tātad tas ir skaidrs, ka tu uzstāsies kopā ar klaunu. Vislabāk būs, ja sēdēsi pie skatītājiem un uznāksi manēžā tikai tad, kad Augusts būs savu beidzis. Apsēdies tur beigās. Paklausīju un apsēdos uz sola. Tika ievests ponijs. Klauns Augusts mēģināja tikt tam mugurā. Viņš ārkārtīgi jocīgi uzliec ponijam mugurā un tūlīt noslīdēja otrā pusē zemē. Pēc tam viņš mēģināja uzliekt zirgā no muguru puses, bet atkal pa galvu, pa kaklu novēlās smiltīs. Man nevaldāmi nāca smiekli. Pēkšņi ponijs metās skriet Augustam pakaļ. Klauns, protams, nevarēja zirdziņu panākt un pārmetis gaisā vienu kūleni pēc otra, turējās tam ieķēries astē. Beidzot viņš tomēr uzķeprojās ponijam mugurā. Klauns neizsakām jocīgi gulēja zirgā. Viņš mežonīgi auļoja apkārt manēžai. Beidzot, viņš kūleņiem novēlās un izskrēja no manēžas. Bravo! Iet labi, August! Tagad kārta mūsu bambino. Man ļoti gribējās uzzināt, kas tu tāds par zvēru? Bet nekāds zvērs nenāca. Beidzot, direktors man uzsauca. Nu, tagad tava kārta. Kā? Mana! Nodomāju, ka es taču neesmu nekāds bambino un gribēju tikai apjautāties, vai ar Skaistuli nevar sagatavot kādu cirku numuru. Direktors laikam mani nemaz nedzirdēja. Viņš sauca. Nedrīkst kavēties, citādi publika kļūst nemierīga. Tev tūlīt jādodas manēžā. Viens lēciens un būsi ponijam mugurā. Ko es varēju darīt? Paklausīju, norāpos lejā un tajā brīdī, kad ponijs skrēja man garām, mēģināju tam uzlaikt mugurā. Pieturējos pie krēpēm un patiešām uzlecu. Direktors braucīdams melno bārdu sauca. Labi, bambino, tas izskatās tā, it kā tu vēl nekad nebūtu sēdējis zirgā. Par to vien jau skatītājs smiesies. Un tagad celies kājās. Ko? Es taču jau tā, tikai ar pūlēm turos. Un tagad nu man vēl stāvus jāceļas. Veikli, nezaudē laiku. Mēģināju, taču tikko biju mazliet uzslējies, zaudēju līdzsvaru un novēlos smiltīs. Gaļās. Tagad 1, 2, augšā. Veikli. Ieskrējos vēlreiz, un tā kā ponijs rikšoja ļoti lēni, un laikam vispār bija ļoti rāms, atkal laimīgi tiku tam mugurā un mēģināju piecelties kājās. Viegli ieliecu ceļus, pacēlu augšu vienu kāju, pēc tam otru. Bet tikko piecēlos, sāku atkal slīdēt. Man norēba galva, un es lēcu lejā. Par
nelaimi nokritu direktoram tieši pie kājām un norāvu viņu arī gar zemi. Velns parāvis. Viņš iekliedzās un ķēra pie savas melnās bārdas. Vai tad tev saprašanas nemaz nav? Ko gan tu visu laiku esi mācījies? Tu taču uzvedies sliktāk par jebkuru iesācēju Bambīnā. Gulēju smiltīs un raudzījos viņā. Bet es taču tikai skaistuļa dēļ. Šajā acu mirklī teltī iedrāzās kāds cits zēns. Viņš bija maza trausla auguma, gariem melniem matiem. Dažos lēcienos zēns bija manēžā un hop! Izpastām rokām stāvēja poniem uz muguras un skaļā balsī kliedza. Alēs, hop, hop! Deviņi pērkoni! Kas tu tāds esi un no kurienes? Otrs zēns šajā brīdī bija nostājies poniem mugurā uz galvas un sacīja. Kā? Jūs taču man likāt atnākt. Esmu Bambīno. Mani vecāki ieradīsies pēc stundas. Mums taču jāizmēģina jaunais numurs. To sacīdams viņš piecēlās stāvus un sāka dejot uz vienas kājas. Jā, bet kas tad esi tu? Es esmu Alfons Trīcvaidziņš. Trīcvaidziņš? Tā tad no klaunu ģimenes? Nē, mans tētis strādā īstu darbu. Bet direktors nemaz neklausījās. Viņš sasita plaukstus un sauca. Lieliski, Bambino, var teikt priekšzīmīgi. Tagad vēl atlicis pamēģināt iziešanu no manēžas, jo tai jābūt sevišķi iespaidīgai. Piesardzīgi parāpos mazliet sānis. Un pēc tam laidīsim iekšā lauvas. Ko? Jūs zīloņi te skraida apkārt. Kas tur par brīnumu? Ja neaizvestotā manēžā ienāks arī lauvas. Un nepazīdamas tās mani droši vien noturēs par gabaliņu gaļas. Pielēcu kājās un izskrēju no telts tikpat ātri, kā īstais Bambīno bija ieskrējis. Tad atcerējos par papagaili. Skaistulis man bija jāglābj. Pašķielēju ap stūri. Aiz ratiem stāvēja zilonis Emīrs. Sainis atradās tam priekšā, un Emīrs pašlaik pūlējās atraisīt vieli. Droši vien, lai paskatītos, kas tur iekšā. Lēnām un piesardzīgi tuvojos. Vai es drīkstu paņemt savu sainīti atpakaļ, Emīr? Nekādā gadījumā negribēju ziloni sadusmot. Tas pacēla snuķi un klusu šņāca. Bet ko tas varēja nozīmēt? Jā vai nē? Pameklēju pa kabatām un atradu salipuši konfekti. Vai nemainīsimies? Tu man atdosi skaistuli, bet es tev garšīgu konfekti. Zilonis pienāca tuvāk un ar savu snuķi ļoti uzmanīgi, mierīgi paņēma no manām rokām salipušo konfekti. Pa to laiku tvēra pēc sava saiņa un dzirdēja tajā skaistuli ķērcam. Nejēga! Dziļi paklanījos zilonim, ko es parasti nekad nedaru, un lēnām atkāpos. Zilonis šūpoja snuķi un ar savām mazajām atšķelēm skatījās manī. Man likās, it kā viņš smietos. Kad biju pārlēcis pāri sētai un atrados atkal uz ielas, izvilku mutautiņu, noslaucīju sviedrus, kas bija izspiedušies manas pieres, un manījos uz māju. Diemžēl vēl joprojām nezinu, kā pareizi jāadresē skaistulis, un to laikam arī nekad vairs neiznāks uzzināt. Bet kopš tā brīža, kad izstāstīja savu piedzīvojumu klasē, tieši tā, kā bija, nekā nesagrozot, mani dēvē par lielībnieku. Bet tā taču bija patiesība. Vēl tagad cirka plakātos kā sevišķu numuru raksta mazais mākslinieks Jātnieks Bambīno. Tas man katrā ziņā jāredz. Bet tam, ka direktors kādreiz tieši mani noturējis par Bambīno un ka es poniem uz muguras esmu izpildījis gluži labu cirka numuru, tā vai tā neviens nekad neticēs.